Sveiciens visiem! Mani sauc Elizabete Gaile, un man ir liels prieks šodien sarunāties kopā ar Eiropas parlamenta deputāti Sandru Kalnieti. Mēs runāsim par dažādiem drošības jautājumiem un par to, kas ir aktuāls Eiropā. Labdien, Sandra! Labdien, Elizabete! Man ir liels prieks būt šeit šodien un sarunāties ar jums, jo man pašai ir ļoti aktuāli sekot līdz tam, kas notiek pasaulē. Es pat esmu mūziķe, bet esmu studējusi arī Stradiņos starptautiskās attiecības un diplomātiju un vienmēr esmu interesējusies par to, kas notiek pasaulē. Un šķiet kaut kā mazliet ironiski pašai nokļūt šeit tagad, jo mans dzīves ceļš pēdējos gadus vairāk ir virzījies mūzikā. Es esmu dziedātāja un dziesmu autore, rakstu savas dziesmas un visbiežāk tieši pie šīm klavierēm. Un man interesē arī tas, kas notiek pasaulē. Bet tāpat vienmēr kaut kur doma galvā ir bijusi, ka varbūt kādreiz kaut kur sanāks atgriezties mazliet vairāk tajā diplomātijas ceļā. Un atceros, ka arī mēs ar universitāti bijām aizbraukuši uz Eiropas parlamentu Briselē. Man bija tā sajūta, ka kādu dienu es gribētu tur pastrādāt. Un es pat nezinu, kas tā bija par sajūtu, bet vai arī jūs agrākā vecumā jutāt, ka vēlaties iet šo diplomātijas ceļu, politikas ceļu un būt Eiropas parlamentā? Tā ir tā liela atšķirība starp jums un starp mani, jo tajā laikā, kad man bija jūsu gadi, tad šādu veidu sapņu vispār vienam cilvēkam, kas bija dzimis Sibīrijā, kā es, izsūtītie vecāki un vēl piedevām daudz vistuvākie radi ārzemēs, pilnīgi nereāls kaut kas. Man dzīve sākās otrādi nekā jūs. Man sākās ar mākslu, jo es studēju mākslas vēsturi. Un caur mākslas vēsturi es nonācu pie politikas, un pēc politikas pie diplomātijas, un tad atkal pie politikas. Bet man gan vienmēr interesēja vēsturi. Un tad, kad es vēlējos doties uz universitāti un studēt vēsturi, tad man tante teica: meitene, kas tev var būt kopīgs ar to prostitūtu, ko katrs režīms izvaro, kā tam vien ienāk prātā. Un es tā padomāju, jā, es jau arī kā nespējuši ar akmens sietu ģīmi atkārtot tās ideoloģiskās dogmas. Un es izvēlējos iet uz mākslas vēsturi, kur bija milzīgs konkurss. Plāns B bija bibliotekāri, jo grāmatas man ļoti patīk. Vai jūs kaut kādā ziņā šodien mazliet pārdzīvojat par to, ka varbūt tā pilnībā, vēl joprojām jums māksla ir tuvu un arī kostīma māksla ir tuvu, bet vai jūs tajā brīdī nedomājāt, ka tomēr varētu iet pilnvērtīgi to ceļu, mēģināt atkal? Tad, kad sākās atmodas kustība, es iesaistījos, lai veidot Latvijas Tautas fronti. Tā sākotnējā pārliecība ne tikai man, bet arī citiem, kas nāca no radošās vides rakstniekiem un žurnālistiem un zinātniekiem. Mēs vēlamies to dibināšanas kongresu noorganizēt. Un kongresā jau ievēlēs tos īstos vadītājus, un tad mēs atgriezīsimies atpakaļ pie savām liestēm. Faktiski neviens no mums neatgriezās, jo kongresā mums bija jāturpina tas ceļš. Un viņš bija tik ārkārtīgi intensīvs, tik ārkārtīgi bagāts un arī iztukšojošs, jo tā ir pirmā reize manā dzīvē, kad es piedzīvoju pilnīgu izdegšanu. Un es zinu, ko tas nozīmē. Ir vajadzīgi gadi, lai paceltos atpakaļ. Kā atgriezties atpakaļ pie mākslas, man nebija nekāda vilinājuma, jo es sapratu, ka mākslu es izvēlējos to laiku, padomu laikā, tāpēc, lai kaut kā saglabātu tādu patiesu un īstu pasauli, kurā es gribēju dzīvot. Bet pēc šī milzīgā pārmaiņu procesa man dzīve likās daudz interesantāk un arī daudzie cilvēki, ko es biju satikusi. Es vienmēr esmu skatījusies to tā, ka darīt kaut kādas dažādas lietas vai iepazīt dažādas pasaules ir ļoti labi, jo tu arī to savu personību vari attīstīt un darboties tikai vienā nozarē. Man liekas, kaut kādā brīdī paliek garlaicīgi un vismaz mazliet paskatīties, kā ir kur vēl tāda pasaule un ir māksla, un tad atkal atgriezties. Nē, tomēr tas ir vairāk tas aicinājums. Kā jūs vispār raksturot šobrīd savu darbību parlamentā, un vai tas darbs un ikdiena ir tāda, kādu jūs iztēlojāties pirms jūs tur nokļuvāt? Man bija diezgan labs priekšstats, jo es biju vēstniece laikā, kad vēstniekam uzdevumi bija ļoti politiski. Jo gan es, gan pārējie Latvijas vēstnieki, mēs visi strādājam vienam uzdevumam – Latvijas integrācija Eiropas Savienībā un NATO.
Un faktiski pēc tam, kad mēs iestājāmies, es domāju, ka vēstnieku darbā tā politiskā daļa ir ievērojami samazinājusies. Pēc 22. gada, kad sākās Krievijas agresija Ukrainā, tā ir dienā. Es dzīvoju Ukrainas ziņās. Man pat liekas reizēm, ka es labāk pārzinu, kas notiek Ukrainā nekā Latvijā. Un šobrīd tas vissvarīgākais uzdevums Eiropas parlamentā ir tiešām pirmkārt nepieļaut, ka iestājās tāds tā kā pagurums no šī kara. Otrs, tas gan vairāk līdz karam, ļoti grūti ne tikai man, bet faktiski visiem, kam mums ir pieredze un izpratne par Krievijas politiku, bija pārliecināti rietumniekus, ka viņi dzīvo kādās ilūzijās, pieņēmumos, teorētiskos pieņēmumos. Nu, kaut vai, kas būtu Eiropas civilizācijā ļoti saprotams princips, apusējā tirdzniecība padara valstis viena no otras atkarīgākas un faktiski novērš konflikta iespējas. Bet tas absolūti neatiecās uz nedemokrātiskiem režīmiem, uz diktatūrām, uz autokrātijām. Un Krievijā tāds režīms veidojās, kopš Putins nāca pie varas. Sekojot līdzi arī jūsu gan ierakstiem sociālajos tīklos, gan arī tas, kā jūs uzrunājat parlamentu, es ļoti novērtēju, kā jūs uzsverat to, cik svarīgi ir turpināt atbalstīt Ukrainu. Un tas, protams, liekas pilnīgi pašsaprotams šobrīd arī ikvienam, jebkurā nozarē, kurā mēs strādājam, arī esot mūzikā, caur mūziku varu radīt kaut ko, kas varbūt kādam dziedē un palīdz. Un arī pēc 24. februāra mūziķi mēs sanācām kopā un taisījām šīs akcijas un dažādus koncertus, lai vismaz ar to savu balsi spētu stiprināt Ukrainu un tās tautu. Zinu, ka neviens jau nevar paredzēt, ko Krievija var turpināt darīt, bet vai pamainās uzreiz kaut kāds tas darba plāns. Tad Eiropas komisija ir tā, kura ir tas lielais naudas maks, ko tā ir piešķīrusi padome un kas nāk ar iniciatīvām. Un tad ir padome, kas pieņem galvlēmumu. Un tad ir parlaments un Ukrainas gadījumā tas visjūtamākais, ko parlaments var darīt, tas ir atbalstīt komisijas finanšu atbalsta iniciatīvas. Jā, un es personīgi tieši esmu šī pastāvīgā ziņotāja par tām. Un viens no maniem uzdevumiem ir tās stumt cauri parlamentam. Vienu gadu es gribu teikt, ka tiklīdz karš sākās, tā nākamajā nedēļā jau bija plenārsēde. Un šajā plenārsēdē mēs pieņēmām tādu ļoti lielu dokumentu, un kopš tā laika faktiski nav bijusi neviena plenāra sēde, kurā nebūtu viens vai vairāk jautājumu, kas attiecās uz šo Krievijas agresiju un situāciju Ukrainā. Un tas ir ļoti svarīgi šo politisko retoriku noturēt ļoti augstu. Es zinu, cilvēki saka, tie ir tikai vārdi. Bet es gribu atgādināt tiem, kas to ir aizmirsuši. Tad, kad mēs bijām atmodas laikā un šeit vēl ar vienais dzelzs priekškari, tad katra vēsts, kas pienāca starptautiski vai no ASV kongresa vai no Eiropas kopienas, jo toreiz Eiropas Savienība vēl bija Eiropas kopiena, tā pirmkārt bija pirmajās mūsu laikrakstu lapās, un otrkārt tā bija ļoti nozīmīga vēsts, ka mūs atbalsta, ka par mums zina. Otrkārt, kāpēc arī Eiropas parlamenta šie dokumenti ir svarīgi? Nu, tie arī uzrunā eiropiešus un ļoti skaidri pasaka, kur mēs stāvam un ko mēs aizstāvam. Taču galvenās grūtības šobrīd ir padomes līmenī. Un galvenokārt tas ir saistīts ar īpašo nostāju, ko ir ieņēmusi Ungārija, bet ar šantāžu ir tā, ka šantažētājs var sevi uzdzīt kokā. Un tas sarežģīja situāciju visiem. Man pašai personīgi lēmums par to, vai sāk sarunas ar Ukrainu, nešķiet tik primāri svarīgs kā šie 50 miljardi, jo arī ASV kongress pašlaik ir lielās diskusijās, vai pieņemt 60 miljardu paketi vai nepieņemt, tāpēc, ka Ukraina bez šīs naudas faktiski nevar noturēt savu valsti, jo arī valstī ir izdevumi, tur ir pensijas un skolas un tā tālāk, un nestoties uz to, ka visu laiku krīt šāviņi.
Un otrkārt, tur ir arī Amerikas Savienotā valstu palīdzības paketē vairāk ir militārie maksājumi. Eiropas Savienības ir humanitārā un sociālā joma un arī administratīvais atbalsts Ukrainas valdībai. Un ja to nepieņem, tad faktiski Ukraina var izvilkt līdz martam, un tad iestājās apsīkums, pilnīgs līdzekļu apsīkums. Ja? Cik es esmu runājusi, ja? Kijevā viņi iet uz kafejnīcām un viņi iet uz koncertiem. Un tā arī ir politiska nostāja, ko viņi ieņem. Tāpēc, ka viņi tā grib parādīt gan Krieviem, ka nekas viņu dzīvē viņu dēļ nav mainījies, ka viņi nav spējuši Ukrainas garu salauzt arī tādās sīkās lietās. Un tas viss ir diezgan arī apbrīnojami. Jā, man liekas, arī pats Zelenskis ļoti daudz ir uzsvērs, ka Krievi jau grib redzēt tās sāpes un lai cilvēki pārdzīvo un sēž mājās, bet tieši tas, es arī viņu abrīnoju un man liekas, ka viņš ir tāds pasaules varonis pēdējo gadu laikā. Viņš ir harismātisks līderis, bet, protams, ikvienam harismātiskam līderim ir ļoti svarīgi, kas ir viņa komanda, jo viņš viens pats nekad to nespēja. Es esmu klausījusies daudzas no viņa uzrunām dažādos pasaules valstu parlamentos pirmajā kara gadā. Un tā runu uzbūve, jo pat cik es pat arī rakstu, man ļoti interesē, kādā veidā vārds tiek izmantots, citi to izmanto. Tas bija absolūti vienreizēji, jo viņš bija viņa runā katrā valstī bija atrasts tas viss svarīgākais, ko pateikt. Ja? Vai viņu arī jūs varat uzskatīt par tādu pēdējo, noteikti kāda perioda laikā labāko valsts līderi? Jo miera laikā nav vajadzīgi cilvēki ar ārkārtējām spējām. Ļoti spilgts piemērs tam ir Čerčils. Visu viņa politiskā karjera līdz Otrajam pasaules karam, līdz Vācijas uzbrukumam arī Anglijai, tā bija diezgan neveiksmīga. Taču tad, kad nāca tāda ārkārtas krīze, tad miera laiku politiķi ar tādu lēnu un rutīnas domāšanu, ievērojot dažādus elementus lēmumu pieņemšanā. Kara laikā ir nepieciešami ātri lēmumi, krīzes laikā, ja, un tas ir pa spēkam arī ļoti spējīgām personībām, kuras it kā tajā demokrātijas vienādojošajā vidē, viņas tiek nonivelētas un drusciņi pastumtas malā. Kā parlamentā, kad runas iet par Ukrainas atbalstu, izņemot Ungāriju, vai vispār ir kaut kādas diskusijas, ka kāda valsts iebilst vai Parlamentā nav valstu. Parlamentā ir frakcijas. Es piederu pie Eiropas Tautas partijas frakcijas, kas ir lielākā frakcija, tad ir sociālistu frakcija, zaļo, es tagad žargonu vārdus dosaucu, tad ir konservatīvie, neatkarīgie, kreisie, un tad ir grūti definēt, bet nosauksim viņus par labējiem radikāļiem. Tie galvenie iebildumi nāk no kreisajiem, kas tā šodien dēvē komunisti, un no galēji labējiem. Un abām šiem flangiem, galējiem flangiem, ir diezgan arī atrastas saites arī ar Krieviju. Un tur ir daži deputāti neatkarīgi, tur es nesaukšu valstis, kas tiešām, es teiktu, Radio Maskava runā. Ja? Jā, tā ir. Mums no Latvijas arī ir ievēlēta viena tāda persona, kur balso pret vai atturās pret visiem dokumentiem, kas nosoda Krieviju. Arī ar drošību saistīta lieta, kas ir kiberdrošība, noteikti arī ir ļoti aktuāla. Un kā jūs skatāties uz to? Es esmu uzrakstījusi 2 lielus ziņojumus par nedemokrātisku valstu iejaukšanos Eiropas Savienības demokrātiskajos procesos, un tostarp arī ar dezinformāciju. Un, protams, ka kiberdrošība ir daļa no šī milzīgā kompleksa. Un tad, kad šī speciālā komiteja, kurā es vadīju šo dokumentu izstrādi, tika nodibināta,
tad lielākajai daļai no mums tas priekšstats bija, ka tas būs galvenokārt par dezinformāciju. Bet mēs ļoti ātri sapratām, ka dezinformācija ir tā aizberga redzamā daļa. Bet tas milzīgais ledus bluķis, kas tur ir apakšā un kas sastāv no 3 lietām, no uzkrātajiem datiem, no tehnoloģijām un galvenā, jo neviena dezinformācija tā nav radāma bez naudas. Tā ir vajadzīgs liels finansējums. Un tur ir arī visdažādākie slāņi, kādā veidā valsts stabilitāte un drošība tiek apdraudēta tieši caur kibervidi, uzbrukumiem, kiberdrošības pārkāpumiem, informācijas kiberkaru un tā tālāk. Ja? Vai jūs arī izjutāt mazliet bailes vai kaut kādu tieši par Latvijas drošību tajos pirmajos mēnešos? Jo man izteikti apkārt, manā draugu ģimenes lokā, man liekas, tajos pirmajos mēnešos tiešām bija tādas sajūtas, ka ja nu mums arī, vai jums arī kaut kur galvā pavīdēja tāda sajūta, ka... Jā, protams, es melotu. Un tas arī izklausītos neticami, ka cilvēks ar manu starptautisko pieredzi tik viegliprātīgi skatās uz tik lielu agresiju. Ja? Nākamgad apritēs 20 gadi kopš Latvija ir Eiropas Savienībā un NATO. Man liekas, ka mēs varam būt ļoti pateicīgi un izpūst gaisu, ka mēs esam šajās 2 organizācijās, savienībās. Skatoties tagad uz to visu situāciju, vai mēs varam tā justies pavisam droši? Ja mēs esam NATO, tad iedarbojas 5. pants un jebkura NATO valsts tiek aizsargāta. Jā, to vairāk kārt ir apliecinājis gan Amerikas prezidents, gan NATO ģenerālsekretārs un citas lielākās NATO dalību valstis. Ja, par to, ka aizstāvēs katru NATO zemes pēdu. Šajā ziņā, es domāju, Latvijas situācija ir daudz labāka nekā tā faktiski bija pirms kādiem 10 gadiem. Taču, ja mēs runājam par Eiropas Savienību, es domāju, ka cilvēkiem vienai daļai vēl ar vienu ir saglabājušās tādas ilūzijas, ka mēs atveram durvis, mēs ieejam un mēs dzīvojam Leiputrijā. Viss ir piena upes, ja, ķīseļa krastos, visi ēd, cik grib, nevienam nav nekādas problēmas. Ja? Un tāpēc man liekas tik dīvaini visi tie mēģinājumi skatīties atpakaļ uz padomju laiku, kā uz kaut kādu tādu laimīgu laiku. Ja? Tā bija tāda vienlīdzība nabadzībā, ja? Vienlīdzība postā. Šobrīd, jā, mēs vairs neesam visi mantiski vienlīdzīgi. Ja? Neskatoties uz to, ka mēs saņemam vēl ar viens no zemākajiem tiešmaksājumiem Eiropā, tomēr tās lielās naudas, kas ir ienākušas Latvijas laukos, gan kohēzijas fondu veidā, gan lauka attīstības fondu veidā, gan tiešmaksājumu veidā, viņas ir devušas uzrāvienu laukos. Šodien mēs varam braukt un skatīties uz labi iekoptiem laukiem, uz lopu ganāmpulkiem. Jā, tās nav superlielas lauku saimniecības, bet lauksaimniecība jau tomēr Eiropā arī turās uz vidējiem un mazajiem lauksaimniekiem. Varbūt noslēgumā gribētos jums pajautāt, kur ir tā vieta parlamentā, kur jums patīk aiziet un mazliet atslēgties no visa un tā varbūt pabūt ar sevi, vai ir tāda vieta vispār, kur tur noslēpties, vai visur čumu muģi ar cilvēkiem? Tāda vieta ir daudz, bet man tāda vieta ārpus mana kabineta nav vajadzīga. Jo tajā parlamentā es ieeju savā kabinetā, man ir ļoti laba komanda, mums ir 3 telpas, jā, viņi sēž tajās 2 pārējās, un tajā brīdī es esmu kopā ar savu datoru, un tad es esmu iegājusi pat tajā, ko es saucu, esmu savā nodabā. Un vai jūs klausāties mūziku brīvajā laikā? Jā, es klausos arī mūziku. Es esmu klasiskās mūzikas cienītāja, jo man kaut kā, droši vien tāpēc, ka man nav pilnībā, man lācis ir drusciņ pabradājis pausīm, es nespēju uztvert populārās mūzikas nianses.
jo tās bieži vien ir daudz mazāk izteiktas. Ja? Jā, nu, protams, abu no Beatliem es prastu atšķirt, ja? Bet tas ir ļoti virspusējs. Es jūs noteikti uzaicināšu uz kādu savu koncertu. Un ko jūs varbūt novēlētu vēlētājiem un varbūt kā jūs iedrošinātu cilvēkus iet vēlēt? Nu, vēlēt ir jāiet, jo tie, kas neaiziet vēlēt, viņu balsis, tas svars aiziet tiem, kas ir aizgājuši vēlēt. Paldies jums! Bija liels prieks sarunāties, un tad visiem noteikti ir jāiet vēlēt. Jā, nu vēlēt ir jāiet. Vēl jau vairāk tāpēc, ka parlamenta centrā ir nepieciešams pietiekami liels sakarīgi domājošs deputātu skaits, lai varētu pieņemt normālus likumus. Jā. Pēc sarunas ar Sandru Kalnieti man ir dažādas pārdomas. Mūsu saruna vairākumā bija par karu Ukrainā un par drošību, kas šobrīd ir aktuālākais pasaulē. Un, jā, mans tās pārdomas ir, ka pieņem šos lēmumus un par tiem runāt parlamentā ir arī ļoti emocionāli. Un arī Sandra, kur ir daudz pati gājusi cauri šādiem sāpīgiem posmiem, tas nozīmē ļoti daudz. Un tāpēc man bija ļoti interesanti uzzināt tieši viņas perspektīvu.